Tas ir vienkārši neticami, līdz kam mēs esam nonākuši. Cik labi, cik pārticīgi mūsdienās dzīvo cilvēki, ka mēs esam nonākuši līdz tam, ka mums ir 4. marts aptaukošanās diena. Iedomājies, ir aptaukošanās diena. Cik pārticīgi dzīvo cilvēki mūsdienās, vesela diena, aptaukošanās diena. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka cilvēkiem šobrīd ir iespēja. Vienkārši cilvēkiem ir tāda iespēja. Cilvēkiem ir iespēja nekustēties, cilvēkiem ir iespēja būt slinkiem. Agrāk cilvēkiem vienkārši tāda iespēja nebija. Jo kam radīts cilvēks? Cilvēks radīts grūtībām. Cilvēks var izturēt ļoti lielas grūtības. Fiziskas, mentālas. Cilvēks ir viena no izturīgākajām būtnēm pasaulē. Ja mēs skatāmies pēc dzīves ilguma par cilvēku, kas dzīvo ilgāk. Bruņurupuči, kas vēl dzīvo ilgāk. Es pat no galvas nezinu, varbūt vaļi kaut kādi lielie. Koki varbūt, jā, bet koki nav dzīvības forma, teiksim tā. Koki ir cita dzīves forma. Mēs skatāmies, teiksim, no zīdītājiem. Tad cilvēks ir topā. Un, ja cilvēks nedara to, kas viņam ir paredzēts, neiet caur grūtībām katru dienu, fiziskām un mentālām, abas divas ir vajadzīgas, sākās daudz un dažādas nopietnas problēmas. Mentālas problēmas, veselības problēmas. Un aptaukošanās, protams, mums ir pie veselības problēmām, bet aptaukošanās beigās izraisa arī mentālas problēmas. Tāpēc, ka iemesls, kāpēc tu aptaukojies, ir mazkustība, iemesls, kāpēc tu aptaukojies, ir pārlieku liela ēšana, un beigās tas arī vienkārši prātu arī aizšauj citā līmenī. Tātad es paskatījos pāris video, un man nedaudz varbūt nepatīk tas, kā pieiet šai problēmai. Ka aptaukošanos sauc par slimību. Man ļoti nepatīk aptaukošanos sauc par slimību. Slimība ir gripa, slimība ir klepus, izej ārā pielīp vīrusu. Aptaukošanās nav kaut kas, kas pielīp. Aptaukošanās ir tavs slinkuma un bezatbildības rezultāts. Jā, ir ļoti maza cilvēku daļa, aptuveni kaut kāds procents, kam ir problēmas ar vairogsdziedzera. Viņi vienkārši var aptaukoties, tāpēc, ka nestrādā kārtīgi vairogsdziedzers, viņiem vienkārši vajag zāles. Ja viņi šo problēmu neatklāja, viņi vienkārši paliek rēsni, paši nesaprot, vai ne? Bet 99% cilvēku paliek rēsni, tāpēc viņi ir sliņķi, viņi ir nedisciplinēti, viņiem veselība nav prioritāte. Tā kā man ļoti nepatīk saukt to par slimību, jo tā, ka mēs saucam to par slimību, uzreiz rodās galvā tāda sajūta, jā, es saslimu, man tas kaut kā sanāca, bet aptaukošanās nav sanāca. Tu mērķtiecīgi uz to gāji, tu katru dienu izvēlējies nesportot, tu katru dienu izvēlējies ēst kā sivēns, un tāpēc tu šobrīd esi resns. Tātad izlasīšu, kur mums te bija par aptaukošanās pāris tādus tekstiņus īsus. Tātad aptaukošanās nav tikai estētisks jautājums par cilvēku izskatu vai gribas spēku trūkums. Saglabāt optimālu svaru. Zini kā, aptaukošanās ir gribas spēku trūkums, būsim reāli. Nevajag atkal iet uz to body positivity, kustības idejām. Aptaukošanās neesot gribas spēku trūkums. Protams, tas ir disciplīnas trūkums, gribas spēku trūkums. Tas, ka tu nesaproti, ka pats svarīgākā lieta tavā dzīvē, ka viņai jābūt prioritātei. Pasaules veselības organizācija aptaukošanos definē kā pārmērīgu taukaudu uzkrāšanos, kas rada nozīmīgu risku veselībai. Ļoti forši, jā, skaidrs, daudz taukaudi, esam rēsni, veselības riski. Tātad tā ir hroniska slimība, man ļoti nepatīk hroniska slimība. Zini kā, hroniska slimība ir hroniskās iesnas, ka to deguns visu laiku tek. Jā, aptaukošanās, es nezinu. Varbūt tu vari iekomentēt, kā tev šķiet, aptaukošanos var saukt par slimību. Man galīgi nepatīk viņi sauc par slimību. Liekas, ka kaut kur uz ielas to var saķert. Tātad tā ir hroniska slimība, kas būtiski palielina 2. tipa cukuru diabēta, sirds un asinsvadu slimību un onkoloģisko slimību demences risku. Jā, viss pareizi. 2. tipa diabēts vienmēr agrāk vai vēlāk izveidosies, ir liekais svars, sirds un asinsvadu slimības arī būs vienmēr. Onkoloģija, es īsti nezinu, vai tiešām tas, ka tev tiešām būs bišķi vairāk liekais svars, vai uzreiz tur būs arī kaut onkoloģija. Bet, protams, maz sports, sūdīgs ēdiens, tas tāpat palielina kaut onkoloģijas riskus. Un demences risku, protams, starp citu, Alzheimers, demence, tas ir 3. tipa cukurdiabēts. Man ļoti patīk šī definīcija, ka arī problēmas, kas ir ar prātu, mentālās problēmas izraisa pārāk augsts cukuru līmenis. Tas šobrīd zinātniski pierādīts.
Es domāju, par to vajadzētu bišķiņ vairāk arī sākt runāt, kāpēc cilvēku uz vecumu bieži vien paliek tādi, nekādi tieši mentālā ziņā, tāpēc, ka viņiem ir bijis ļoti augsts cukurs ļoti ilgi. Tātad otrā tipa diabēts, pirmais līmenis, demence, Alzheimers, nākošais līmenis. Aptaukošanās ir sarežģīta, daudz faktoru slimība. Aptaukošanās nav sarežģīta slimība. Bez rīt kā sivēns sāc sportot. Viss ir ļoti vienkārši. Sadzert normāls uzturbagātinātājs. Līdz ar ko saukt aptaukošanos par sarežģītu, manuprāt, ir ļoti muļķīgi. Tāpēc, ka vidējais cilvēks lieko svaru šo izlasot, ko teiks, sarežģīta aptaukošanās, tur 1000 lietas jādara. Nē, tu zini kā, tu muti bišķiņ varbūt ar skoču aizlīmē un bišķiņ vairāk rokas pakustina, ejot pa ielu, un viss tā būs normāli. Tā kā, manuprāt, ļoti man nepatīk tā mēdīju pieeja, kad tas tiek sarežģīts. Tas tiek pasniegts kā kaut kas grūts, neiespējams. Tas, ka tu esi resns, tiek pasniegts kā normāla lieta. Tas nav normāli. Ja tu esi ar lieko svaru, tas nav normāli. Normāli ir būt bez liekā svāra, ar muskuļu masu, sportot katru dienu, ēst daudz obaltumvielas, dzert vitamīnus. Tas ir normāli. Tas, ka vidējais cilvēks to nedara, nenozīmē, ka tas nav normāli. Saskaņā ar starptautiskiem datiem vairāk nekā 1 miljards cilvēku dzīvo ar aptaukošanos. Līdz 35. gadam aptuveni 4 miljardi cilvēku visticamāk dzīvos ar lieko svaru. Tā arī ir, ja Latvija aizbrauc, vislabāk to var redzēt vasaras sezonu, aizbraucot uz pludmali. Man patīk braukt uz vecākiem, es kaut kāds miecieniņš vecāķis, ka tu aizbrauc un paskaties, kā pludmalē izskatās cilvēki. Un tas ir šausmas vienkārši. Es atceros, kad es braucu uz pludmali pirms gadiem, tur 20, bija savādāk. Tad bija, kāds tur varbūt liekos var, kāds nē, tā 50 izties. Tagad, kad tu aizbrauc un paskaties, viss vienkārši resni. Es domāju, kāds tā var būt? Kā viss var būt resni? Es vienkārši to nevaru aptvert. Es nevaru aptvert, kā var būt tik vienalga par sevi. Jo tomēr katru dienu katrs skatās spogulī. Tur no rīta nomazgājās, pasties spogulī, tur matus saķemēji, tur man mati nav, tur bārdu paķemēji, kaut zobus iztīri. Tu taču sevi redzi no rīta. Un tad tu lēnām paliec resnāks, tu taču redzi spogulī. Tu nevari noķert to brīdi, ka tu esi resns. Un tā, ka tu esi galīgi resns, tu tā kā nevari noķert to brīdi. Es tos galvu nesaprotu. Tu esi resns. Kāpēc tu nesāc kaut ko darīt? Nav informācija. Es taisu 20 video katru dienu, gadiem jau lieku ārā informāciju bezjēgā daudz un to visu vēl reklamēju. Informācija ir. Tad kas nav? Nav naudas. Tā jau arī nav. Šobrīd vidēja alga Latvijā 1400 uz rokas. Investēt sevi 100 eiro mēnesī veselībā, to tu vari. Vairāk maz nevajag 100 eiro pilnīgi pieteikt. Tad nauda arī kā ir. Tad kas nav? Nav vēlmes, tātad veselība nav prioritāte. Tad vienkāršiem vārdiem sakot tā, lai visi saprot, pie dīrsas pa veselību ir tāda. Pilnīgi pie dīrsas pa veselību. Kāpēc tā? Kāpēc pie dīrsas pa veselību? Un kāpēc ir daudz cilvēku Latvijā dzer? Arī droši vien tas pats. Un tas man īsti nav skaidrs, kā cilvēkiem var būt tik vienalga. Un pats interesantākais, ka bieži vien šiem cilvēkiem tam pilnīgi vienalga par savu veselību, kas ir lieko svaru, mašīnai eļļu, viņi maina tur 5000 km jāmaina, nevar ilgāk braukt ar šo eļļu. Tā, ka saka, varbūt vitamīnus padzer, tos vitamīnus jau nevajag, kamēr pāris nav jāiet kādu vitamīnu. Ko tu ar mašīnu nebrauc vienkārši 100 000 km, kamēr motors iet, noklapēs ieliks jaunu motoru, nafik tur ko deļu mainīt, ne? Un šito es īsti nevaru aptvert, varbūt var pakomentēt, ja tu šo video skaties, ja ir kaut kāds izgriezums, tiktu kā Instagram arī pakomentē. Kā tā var būt? Kā cilvēki var tik vienaldzīgi izturēties par savu veselību? Un tas man nav līdz galam skaidrs. Varbūt tev ir kaut kādi komentāri. Latvijā liekā svara un aptaukošanās līmenis pārsniedz Eiropas Savienības vidējo rādītāju. Latvijā tas ir 59,4%. Jeb skar vairāk 800 000 iedzīvotāju. Drausmas. 59% cilvēku ar lieko svaru. Drausmīgi. Nav īsti skaidrs. Kāpēc? Viens no iemesliem iespējams ir sociālajie tīkli. Un kā sociāla tīkla varbūt liekas var iemesls? Sociāla tīkla ir kaut kas, ar ko tu novirz uzmanību ne uz sevi kaut kur citur. Un ja tu visu dienu spaidi telefonu un strādā darbā, tev jau nav neviens brīdis, lai tu padomātu. Tas, ko es daru, ir normāli? Tas, kā es izskatos, ir normāli?
Tas, kā es jūtos, ir normāli. Tur ir Netflix kaut kāds, vai ne? Tur ir telefons, tur ir Instagram, TikTok, YouTube, kaut kas. Un nav laiks pašam sev, varbūt nav laiks bišķiņ padomāt par saviem mērķiem, nav laiks bišķiņ padomāt par to, kur tu atrodies. Es domāju, pilnīgi katrs cilvēks, kurš katru dienu apdomā, no rīta 10 minūtes, un vakarā 10 minūtes, no rīta, ko šodien darīs, un vakarā 10 minūtes, kā viņam ir gājis. Un tur uzreiz ir skaidrs, ka tu padomā, kā tu jūties pa dienu, ko tu gribētu sasniegt, kas tev sanāca, kas tev nesanāca. Un tad tur bez variantiem tur jāsaprot, es esmu resns, jāsāk kaut ko darīt, es esmu resns, man ir mazāk enerģija. Tad sūdīgāk iet darbā, mazāk naudu varēšu nopelnīt. Mazāk naudu uzreiz nevarēšu varbūt atļauties tik foršu dzīvokli, tik foršu mašīnu. Nevarēšu brīvdienās aiziet, tur uz restorāniem, uz kino aiziet. Bet ja cilvēks laikam nevelta tās 10 minūtes tur dienā vai 10 minūtes divreiz dienā, tad viņš pats laikam nesaprot. Un tad varbūt tā pieeja, kad es saku, ja tu dzer, tu esi lohs, nevajag būt rastam cūķiem, vajag sportot. Viņi strādā laikam, jo ir vajadzīgs aizdomāties. Un ikdienā mēs ļoti reti, kad aizdomājamies. Pozitīvas lietas neliek aizdomāties liek negatīvas lietas. Jo šis manā pieredzē ļoti labi strādā, ja man ir nākuši uz ielas arī klāt cilvēki, kas teikuši, jā, super, baigi, man tas lohu kontents palīdzēja. Un es saku, kā palīdzēja, kā es tur regulāri lietu alkoholu, es pat nedomāju, ka tā ir problēma. Tā es tur redzēju tavus video, ko tu visi sauc par lohiem, sākumā es domāju, kas tas par lohu, cits par lohiem sauc. Bet es bišķiņ aizdomājos, varbūt tiešām, es tās lohus esmu, tās visas brīvdienas nodzeru, dzīvē nekas neiet uz priekšu, sāku dzert mazāk, vai vispār to dzerušanu atmet un toču, un tur dabūju labāku darbu, tur labāk jūtos, sāku uz zāli iet, vairāk enerģiju, un kaut kas dzīvē sāk mainīties. Un tas negatīvais ir, negatīvas emocijas cilvēkam vienmēr pieķerās vairāk kā pozitīvās. Tā kā tās negatīvās ir tās, kas liek aizdomāties. Tas ir svarīgākais, ja arī tev šis video liek aizdomāties, tad varbūt kaut ko mainīs. Kamēr tu neaizdomājies, nekas nemainīsies. Un pozitīvās lietas neliek aizdomāties. Tas varbūt ir tāds viens mīnus vispār saturam, sociālajiem tīkliem, kad obligāti tev ir, jārada cilvēkam tās negatīvās emocijas, lai viņš aizdomātos. Bez negatīvām aizdomāties, protams, ka kāds aizdomāsies, bet tur ir ļoti, ļoti grūti. Tātad ārstējot aptaukošanos, mērķis nav tikai skaitlis uz svariem vai svārku izmērs, bet gan kopējās veselības uzlabošana. Asinsspiediena, holesterīna, cukura, kopējās sirds un asinsvadas slimību, diabēta un citu slimību risku mazināšana, kas nozīmē arī dzīves kvalitātes uzlabošanu, dzīves pagarināšanu. Jā, ļoti, ļoti pareizi. Ka mērķis jau tiešām nav tikai cipars uz svariem. Mērķis ir, lai tu justos labāk ikdienā. Varbūt tas dzīves ilgums, varbūt kāda starpība tur nodzīvot 70 gadiem, 90, tik tālu, kad tāpat nedomās, bet tas, ka tu tiešām jutīsies labāk, kad sāksi sportot, kad tiešām tev būs vairāk enerģija, tu būsi priecīgāks par dienu. Tas ir pats svarīgākais, vai ne? Justies vienkārši nedaudz labāk ikdienā. Kas ir interesanti, jaunākais 2. tipa diabēta pacients Latvijā 7 gadi. 7 gadi. Iedomājies, kāda ananās ir vecāki, ka viņi 7-gadīgam bērnam ir uztaisījuši 2. tipa cukuru diabētu. Ar kādiem sūdiem viņi baro, cik maz viņi liek viņam sportot, ka viņam ir diabēts 7 gados. Jo 1. tipa diabēts varbūt iedzimts, kādam iedzimst, kādam nē, tur neko mainīt nevar. Bet 2. tips tas ir rīšana, mazkustība. Līdz ar ko noteikti milzīga problēma arī vecāki, kas audzina savus bērnus nepareizi. Tieši es domāju ar uzturu, ar sportu, un es to redzu nenormāli. Tik traki es to redzu, un bieži vien man grib, es nesaprotu, kā tur būt tāds idiots, jo man bieži vien raksta jaunieši, tur 13, 14 gadi, viņš gribētu sportot, dzert tur kreatīnu, protīnu, vitamīnus, mamma neļauj. Es domāju, cik tupa tā mamma ir. Viņai bērns saka, es gribu dzert vitamīnus, un viņa tā vietā nevis lai izglītotos, pasītos kaut kādus pētījumus, varbūt aiziet pie kaut kāda speciālista, parunāt, padomāt, ko var, ko nevar, ko labāk. Viņa saka, nē, tos vitamīnus, tu ķīmiju nevar dzert. Es domāju, kā tu tik tupa var būt, vai ne? Un tas ir pats sākums. Un tas ir pats sākums, kas var sačakarēt baigi daudz, tāpēc, ja tev nav pietiekami daudz olbaltumvielas bērnības periodā, kad tu attīsties, tu nonāc pie tā, ka ir samazināta smadzeņu masa. Ja tu, teiksim, skolas periodā neuzņem tu pašu D vitamīnu, magniju, kreatīnu, tu nevari tik labi pamācīties. Tad netiks varbūt tik labi augstskolā. Labi, es neesmu baigais augstskola fans, bet es zinu, ka cilvēkam ļoti patīk skola, augstskola, tas viss process. Vai tev tas ir mērķis, tu vienkārši
uztaisīs mīnus tam bērnam. Tā vietā, ka tu esi neizglītos tupens par uzturu, par sportu, par vitamīniem, tu uztaisi mīnusu, ka tiešām tas bērns nevar tik forši mācīties, viņam nepaliek tik daudz informācijas galvā, viņam nav tik daudz enerģijas, viņš netiek tajā skolā, kur viņš gribēja tikt vai tajā augstskolā. Tā arī ir baigā problēma. Problēma vispār ar veselību mums milzīga. Tāpēc arī šobrīd es esmu sācis aicināt ārstus pie saviem podkastiem. Bijuši jau maniem nemaldos ir kaut kādi 6, 7. Tikpat vēl šobrīd ir ieplānot, noteikti ieplānot būs vēl vairāk. Runājam tieši par šīm te problēmām Latvijas vispār sabiedrībā, veselībā, medicīnas aprūpē, kāda ir izcinājuma, un atrisināt to ir ļoti grūti, tāpēc, ka arī speciālisti tiešām ir ļoti forši speciālisti, ko es pa sevi aicinu, man reāli visi ir patikuši, kas pie manis ir bijuši, super idejas visiem. Un tad ir tā daļa, kam ir farmācijas nauda, protams, man tam nav nekāda pierādījuma, bet tas ir skaidrs. Nu, nevar tu būt augsta ranga speciālists, teiksim tā, medicīnas aprūpē un teikt, ka vitamīni nav jādzer. Un tas skaidrs, tur nāk nauda no farmācijas nozares, un tu vienkārši izplatko dezinformāciju. Un Amerikā mēs to redzam, tas ir ļoti populāri, un Eiropā tas arī noteikti ir atnācis un atnāks. Protams, ir cilvēki, kas tam netic, bet padomā, cik ļoti to reklamēties. Teiksim, te ir mārketinga budžets miljardi. Ir kaut kāds brīdis, kad tev nav vairs jēga rādīt cilvēkam kaut kādas reklāmas, tev izdevīgāk ir izplatīt kaut kādu dezinformāciju to speciālistiem. Tādā veidā cilvēkam mainot domas un tādā veidā dabūnot savu klientu, jo tas, kas ir jāatcerās, farmācijas nozares mērķis ir peļņa, farmācijas nozares mērķis ir maksājošs klients, farmācijas nozares mērķis nav uzlabot to veselību. Jā, protams, farmācijas nozares mērķis ir kaut kādā mērā uzlabot to veselību, dabūt tevi kā klientu, bet farmācijas mērķis nav tevi izārstēt. Farmācijas mērķis tevi apārstēt, lai tu justos labi, bet tā apārstēt, lai tu būtu klients viņiem uz dzīvi. Tas ir farmācijas mērķis. Tā kā jāatver kaut komentāri par 4. martu, 4. marts vai ne, aptaukošanās diena, rasnuma diena, tad droši domāt ziņu. Ja ir kaut kāds interesants tēmas, ko tu gribi, lai saprunāju, arī raksti. Ja gribi labākos uzturbagātinātājs, tad atceries Fitness kanāls LV. Vienīgais uzņēmums Latvijā, kas tiešām tirgo labu produktu, netirgo nekādu sūdu, vienmēr tev nokonsultēs. Paldies, skaties! Ātā.